2000. Tas ir cilvēku skaita pieaugums, kas Alūksnes ielās ir labi jūtams. Te sabraukuši dziedātāji no visas Latvijas, tālāko ceļu mērojuši kori no Ventspils puses. Līdzīgi kā dziesmu un deju svētkos, kolektīvus šeit var atpazīt pēc tā, ka dalībnieki uzposušies savam reģionam raksturīgajos tērpos. Vairākās vietās pilsētā arī uzstājas orķestri. Tie pacietīgi gaida savu kārtu pievienoties lielajam svētku gājienam, lai kopā dotos uz pilscelas estrādi, kur novērtēt gan sevi, gan citus. Mēs cēlāmies agri, 6, lai 8 jau izbrauktu. Ceļš bija garš un visi gulēja. Bet mums patīk šeit atrasties. Te ir forši. Kāda te ir sajūta? Vai tā ir tāda gatavošanās dziesmu svētkiem? Savā ziņā, jā, man patīk. Tad, kad spēlēju kopā ar koriem, tad noteikti ir tā sajūta, ka mēs jau tūlīt būsim dziesmu svētkos. Šobrīd kori un pūtēju orķestri gatavojas lielajiem dziesmu un deju svētkiem, un ir ļoti labi šie reģionālie svētki, kas liek koriem mācīties jau repertoru, lai tad tajā kulminācijas lielajā brīdī Mežaparka estrādē skanētu ļoti labi. Orķestriem sadziedāšanās svētki ar koriem Alūksnē ir kas jauns. Pirms 5 gadiem te pilsētas estrādē uzstājās tikai kori, bet arvien svarīgāk ne tikai dalībniekiem, bet arī pasākumu organizatoriem kļūst dažādās formas un žanrus parādīt līdzdarbojoties uz vienas skatuves. Lai arī te daudzi no kolektīviem jau tādi, bez kuriem nav iedomājami ne nu reģionu pasākumu, ne arī dziesmu un deju svētki, šim pulkam pievienojas arī jauni kori un orķestri ar dalībniekiem, kuri mūzikas izglītību iegūši pat pirms laba laika. Man liekas, ka arī pie mums ir tā kā kaut kur ārzemēs vai kur, kad ir tāda vēlme savu brīvo laiku veltīt mūzikai, jo ir ļoti daudz, kam ir privātie instrumenti, kas vienkārši to dara, tas ir viņu hobijs. Jo vairāk dažādu formu teiksim, žanru kolektīvi piedalās, jo šie svētki kļūst krāšņāk un interesantāk skatītājiem. Un arī, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies 18. gada vai jebkurus dziesmu svētku noslēguma koncertus, tas jau nav tikai kora koncerts, un tur ir daudz žanru līdzdarbība. Un jebkuri no šiem svētkiem ir daļai iespēja paņemt to labāko uz 18. gadu. Ļoti saviņojoša un nespēdīga. Cevišķi dziedot tādas lielas dziesmas kā Saule pērkos Daugavu, kad trīc balss un īsti nevar padziedāt. Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētku koncertā dziedātāji ar orķestrantiem uzstājās kā kopā, tā arī atsevišķi, bet visus vienoja izvēlētais vadmotīvs – Latvija un Tēvzemes mīlestība. Kopumā svētkos vienojās 70 jauktie kori un vairāk nekā 20 pūtēju orķestri.